Zižļu karaliene taisnā pozīcijā. Kad zižļu karaliene izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads sola enerģiju, iedvesmu un spēju izstarot pārliecību par sevi. Tas būs laiks, kad tu jutīsies piepildīta un spēcīga, un citi cilvēki gravitēs ap tevi, jo viņi jutīs tavu harizmu un siltumu. Šī kārts norāda, ka tev būs iespēja būt līderei savā dzīvē un ietekmēt apkārtējo notikumu gaitu. Attiecību jomā šī kārts liecina par kaisli un emocionālu dziļumu. Ja esi attiecībās, šis būs gads, kad tava harizma un enerģija iedvesmos arī tavu partneri. Jūs varat piedzīvot jaunu attiecību izaugsmes posmu, kurā abi kļūsiet atklātāki un tuvāki. Ja esi viena, zižļu karaliene norāda, ka tavā dzīvē var ienākt cilvēks, kurš spēs novērtēt tavu spēku un patstāvību. Šī attiecība būs balstīta uz savstarpēju cieņu un iedvesmu. Darba un finanšu jomā zižļu karaliene sola panākumus, ja tu izmantosi savu enerģiju un pārliecību, lai īstenotu savus mērķus. Tas ir gads, kad tavas idejas un iniciatīvas gūs atbalstu. Tu spēsi kļūt par piemēru citiem, un tava harizma palīdzēs tev virzīties uz priekšu. Finansiāli šī kārts liecina par stabilitāti un iespējām palielināt ienākumus, ja tu izmantosi savas prasmes un drosmi. Un zini, zižļu karaliene tev atgādina, dzīve ir tava skatuve, un šogad tu vari būt tās zvaigzne. Tāpēc ej un spīdini savu gaismu. Zižļu karaliene apgrieztā pozīcijā. Kad zižļu karaliene izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var norādīt uz nogurumu, iekšējām šaubām vai pārāk lielu koncentrēšanos uz citu vajadzībām. Tas var būt laiks, kad tev būs jāpievērš uzmanība savai emocionālajai un fiziskajai labsajūtai, lai neizdegtu. Attiecību jomā šī kārts var norādīt uz spriedzi vai nevienlīdzīgu dinamiku. Ja esi attiecībās, tu iespējams jutīs, ka pārāk daudz dod, bet nesaņem pietiekamu atbalstu no partnera. Tas ir gads, kad ir svarīgi runāt atklāti un atjaunot līdzsvaru. Ja esi viena, apgrieztā zižļu karaliene var liecināt par nedrošību vai aizsargreakciju, kas traucē atvērties jaunām iespējām. Ir pienācis laiks atjaunot savu pārliecību par sevi un ļauties mīlestībai. Darba un finanšu jomā apgrieztā zižļu karaliene var liecināt par pārslodzi vai sajūtu, ka tavas idejas netiek novērtētas. Iespējams, tu pārāk daudz koncentrējies uz citu vajadzībām un aizmirsti par savām. Šis ir gads, kad jāatgriežas pie sava radošuma un jāatceras, ka arī tev ir vajadzīga atpūta. Finansiāli tas var būt brīdinājums par piesardzību, īpaši ar izdevumiem, kas saistīti ar citu cilvēku prasībām. Un atceries, apgrieztā zižļu karaliene tev saka, ka reizēm lielākais spēks ir prast pateikt nē. Kā saka, lai citi redz tavu liesmu, vispirms ir jāaizdedz pašai sava uguns. Šogad rūpējies par sevi un pārējais sakārtosies.